ja arī kāds ir pietiekami traks, ka viņš tagad grib, mēģināt izmantot visādas jaunos mākslīgā intelekta rīkus investēšanā, es atvainojos par manu franču valodu, bet tas ir ļoti stulbs gājiens. Es esmu ar entiem cilvēkiem runājis, kas man stāsta, kādus tikai brīnums viņi nav izdomājuši, kā viņi tur tagad ChatGPT tur saka šito un prasa to, un viņš viņiem iedod to, un viņš taču vispār, vienkārši tas tā nestrādā. Tas, kas cilvēkam jāsaprot, ir punkts 1, ka pilnīgi absolūti neviens publiski pieejams rīks tev nedos nekādas priekšrocības, jo tev ir jāiedomājas, ka ir miljoniem cilvēku, kas ar investēšanu darbojās, un būs miljoniem citi, kas šos rīkus lietos. Tā kā ne tu vienīgais esi gudrs, tev vienkārši katram ir ļoti godīgam jābūt pret sevi. Tiešām, ja tu esi, kā saka, ikdienas cilvēks, strādā ikdienas darbu, tu neesi ar super mega apdāvinātām prātspējām, neizštukos neko tādu pārsteidzošu. Tā kā vienkārši nedari to, ja vien tas tev nav hobija pēc, tad ir citādāk, ja tev interesē, bet ja tu to dari ar domu, ka es tagad būšu bagāts un pelnīšu daudz, un tā vienkārši nebūs. Pietura digitalizācija.